Elvī, varbūt iepazīstini ar sevi. Kas tu tāds esi, no kurienes esi un kā tu vispār nonāci bowlingā? Mans bowlings sākās pa lielam, man liekas, jau pirms 7 gadiem. Bija Bolero tāds klases čempionāts, kurā es bez treniņiem prieku pēc aizgāju paspēlēt un tīri labi sanāca. Un tad tā brīža viens no operatoriem, Artūrs, pateica, mēs pasauksim vienu cilvēku, kas skaitās kā Latvijas treneris. Un tas bija Pēters Cimdiņš, protams, un tā es esmu palicis tajā bowlinga apritē. Un baigi netiek ārā no viņas, bet ko darīt? Jā. Kas ir tas, kas tevi bowlingā visvairāk piesaistīja? Tas, kad no paša pirmās dienām nebija tāds, kad tu ej uz kaut kādiem treniņiem vai uz to pašu vienkārši pamētāt. Nebija tā, ka tu ej ar riebumu vai kaut kādas traumas tu vari iegūt vai kaut ko tādu. Vienkārši vairāk bija tāds prieka, tādas emocijas par to, ka tu vari nogāzt to vienu metienu, tos visus 10 ķegļus. Un ja tu to vari atkārtot vairākas reizes pēc kārtas, 2 vai 3, tad jau tev liekas, ka tu esi viens no krūtākajiem zālē. Tā, kad nav neviena sportista, protams. Bet, jā. Un tad tas arī viss tā arī turpinās. Un pa šitiem 7 gadiem, man liekas, vienu reizi es aizgājis tikai ar riebumu. Tā kā viss ir pareizi, ko es daru. Nē, tas ir labi, ka tu esi noturējies, jo, kā jau tu minēji, ja es tevi esmu trenējis un es esmu redzējis tevi ejam cauri daudzām fāzēm, arī tiešām tādām grūtām, kad, gandrīz vai, ko es te daru, gandrīz vai jāmet ar roku nost, bet, kaut kā tu esi vienu kāju palicis bowlingā, turpinājis, un tagad tas pēdējais pēc Francijas brauciena, jā, tu diezgan ātri un drastiski mainīji savu stilu un pārgāji uz 2 rokām. Varbūt pastāstīs, kā tev tas tā doma ienāca prātā, kā tu vispār pie tās tiki un kāpēc tādu lēmumu pieņēmi? Pa lielam tā doma jau bija arī gadu iepriekš, kad es braucu uz Helsinkiem, pārstāvēt Latvijas izlasi. Bija vairāk tā, kad tā doma visu laiku bija blakām, jo paskatoties, kā tev sanāk spēlēt, redzot to, kad kļūdies tu kudī vairāk nekā es. Katrs metiens var būt daudz savādāks, bet biežāk tu nogāzīsi 9 vai 10 nekā es tajā pašā laikā ar vienu roku mocoties nogāzīšu varbūt 6 un pēc tam neaizvēršu. Tāpēc ir tā, ka tā doma visu laiku bija, bet ar finansēm bija grūtāk. Un tad pēc Francijas es sapratu, nē, pietiek. Es redzu, ka mans limits, jā, Eiropā varbūt ir 200, ar 200 nekur tālāk nevar tikt. Tā kā, ja jau es vēl neesmu atmetis ar roku, spēlējot ar vienu roku visam bowlingam, tad kāpēc neprovēt 2? Un tas jau rāda labākus rezultātus, daudz ātrākus, daudz lielākus rezultātus skaitļos tieši, nekā kā man tas bija vienu roku. Kā pieņemsim salīdzinājumā, ja es 5 gadu laikā uzstādīju savu rekordu kaut vai ABL līgā, tad man vajadzēja tikai 3 mēnešus, lai pārspērtu to ar 2 rokām. Tāpēc ar 2 rokām tas ir viennozīmīgi vieglāk, un rezultāti ir daudz patīkamāki. Protams, ir dienas, kad neiet, bet tas ir visiem. Un visā visumā nožēlot to taču nevar. Jā, jo es zinu, ka tu esi arī ļoti daudz laiku tajā ieguldījis. Tu arī esi braucis vairākas reizes jau pie trenera uz Somiju. Pastāst par savu pieredzi ar to un kā tu vispār nonāci pie šī, jo es zinu, ka tu iepriekš arī esi interesējies par citiem treneriem, arī kad reiz bija jauniešu pasaules čempionātā Amerikā. Arī tad jau tev sāka rasties tāda interese un doma kaut kur braukt. Man tā doma jau tiešām radās 18. gadā Detroitā, tā, kad man pēc spēlēm man atnāca klāt Austrālijas treneris un teica to, ka jā, es tev izsaku labu komplimentu tādā ziņā, ka tu diezko precīzi vari trāpīt, bet tu nevari trāpīt ar plaukstu, kā lai saka. Un no tā brīža es sapratu to, ka ar ārzemju palīdzību visdrīzāk būs vieglāk attīstīties. Un tā, kad es aizbraucu pirmo reizi patrenēties uz Somiju ar vienu roku, ja es nemaldos, tas bija pagājušajā gada februāris, bija tā, ka nākošajā dienā, kad es atbraucu atpakaļ, bija reitinga turnīrs Jelgavā. Un
bija tā, ka es baigi neko tur necentos, nedomāju, ka es varu kaut kur baigi tālu tikt, bet tajā pašā laikā 6 spēlēs es parādīju diezko cienījumu rezultātu. Pēc pirmajām 2 es biju pēdējais, un pēdējās 4 es izvilku sevi līdz top 5, man liekas, ja es nemaldos, vai 6 es paliku, kas bija tīri solīdi. Bet tā trenēšanas būtība varbūt ir nedaudz savādāka nekā kā ir pagaidām Latvijā, jo tur mēģina iemācīt tev ar kaut kādu mazu knifu, kaut kādu bonusu, kas tev pašam dos labāku rezultātu, jo tur tā domāšana ir tāda, nevis liekam mazu puzlīti pa maziem gabaliņiem kopā, bet mēs iedodam kaut kādu uzdevumu un skatāmies, kas notiek. Un pārsvarā pēc tā uzdevuma tavs rezultāts uzreiz nākošajā spēlē varētu būt kaut 20-30 ķegļi klāt. Un tāda ir tā somu būtība, ka mēs mēģinam ar mazām lietām pielikt klāt, un tu biežāk metīs augstus rezultātus, kas ir augsti 230 plus. Jā, varbūt tā vidējā tava spēle paliks tāpatās 190, bet tev būs ļoti, ļoti priecīgs tu būs par to, ka tu uzmetīs kādā spēlē 250, ja ne vēl pat vairāk. Bet zemāk pa 190 visdrīzāk vairs nekritīs. Vidēji mēs skatāmies. Nu jā, tātad tu gribi teikt, ka tur tas varbūt arī izskaidro, kāpēc tie somi tik labi spēlē un varbūt izskatās savādāk uz visu kopējā fona, bet tā treniņa metodika ir tāda. Tevi gan rizē visu laiku katra treniņa izaicina un tad tava tehnika tā arī aug. Tu mācies pielietot tos knifus. Nevis tā kā varbūt mēs vai varbūt arī kaut kur citur pasaulē māca tos knifus atsevišķi un tad tu viņus atstrādā un, es tā mēram sapratu to domāšanu. Jo pieņemsim ir tā, ka es nekad nebiju iedomājies, kad es ar smuka krūzi. Es nekad nebiju iedomājies, kad es ar superaktīvām bumbām varēšu spēlēt diezko tuvu grāvim. Es nekad to nevarēju iedomāties, jo man ar 2 rokām vienmēr bija problēmas, kad apgriezieni pa daudz un ātrums pa mazu. Bet tā, kad tu iemācies tādu lietu spēlēt ritīgi tuvu pie malas, tad tu saproti, ka ne jau bumbās bija vaina, vienkārši vaina bija pašā tevī. Un tādā ziņā, ka tev paver jaunu pasauli, es gribētu teikt, dažās minūtēs, ka tev pēkšņi viss saliekās, un tad ir tāds wow. Tiešām tas ir tāds kaut kas jauns, ko es iepriekš, varbūt jā, es biju dzirdējis, bet varbūt vienkārši bija savādāka informācija pasniegtā, un varbūt man tas līdz galam neaizgāja. Jā, tā ir, jo tā informācija tiešām bowlingā ir daudz, un katrs viņu var pastāstīt saviem vārdiem savādāk, un tu viņu uztversi savādāk, un, kas zina, varbūt vairums treneri tiešām pasniedz to visu vienu to pašu tēmu, bet viņi var izklausīties daudzreiz savādāk, un tur jau arī ir tā būtība starp treneriem un cilvēkiem. Katram cilvēkam ir savu pieeja, un varbūt katrs cilvēks atradīs savu treneri, pie kura viņam būs labāk un vērtāk. Jā.